Ja jūsu skolēni jūs pievieno kā skolotāji savā Khan Akadēmijas profilā, tad jūs varēsiet sekot līdzi viņu progresam, kā arī iegūt citu vērtīgu informāciju par skolēnu mācību procesu. Tad paskatīsimies, ko jums piedāvā Khan Akadēmija. Kad jūs esat ienācis savā Khan Akadēmijas profilā, jūs varat iegūt informāciju par saviem skolēniem vienkārši uzklikšķinot uz coach, jeb treneru pogas, kas atrodas šeit lapas augšējā labajā pusē. Sākumā jums ir jāpārliecinās, ka jūsu skolēni ir jūs pievienojuši kā savu skolotāju, un šis process ir izskaidrots citā video. Kad tas ir izdarīts, jūs šeit varēsiet redzēt visu informāciju par saviem skolēniem. Pašreiz skatos uz mūsu paraugu kontiem, kas pieder Khan Akadēmijas darbiniekiem. Pašlaik mēs skatāmies uz Progress Summary Overview, ja progresa pārskatu. Kas ir patiešām forši, ir tas, ka šis pārskats ir sadalīts pa tēmām. Tātad es varu iziet ārā no detalizētā skatu, mēs redzam visas dažādās tēmas, kuras atrodas lielajā zināšanu kartē, visas dažādās matemātikas tēmas, kuras skolēni var mācīties un risināt Khan Akadēmijā. Es varu pārbaudīt, kā veicās maniem skolēniem, vienkārši izplašot šos tēmu virsrakstus, ritinot cauri lapai dažādās krāsas, atspoguļot skolēnu progresu dažādos uzdevumos. Piemēram, šeit es redzu, ka Solid Geometry tēmā, jeb tēlotāju ģeometrijā, 2 skolēniem ir grūtības. 7 vēl neko nav sākuši, 4 ir sākuši, 3 ir apguvuši, tie ir šajā tumši zilajā krāsā, un 2 pašlaik atkārto šo tēmu. Un ja es uz to uzklikšķinu, es skaidri redzu, kuri skolēni ir katrā no šīm kategorijām. Es tāpat varu veikt atlasi šajā pārskatā, piemēram, pēc jēdzieniem. Es, piemēram, varu apskatīties katru uzdevumu, kas ietver vārdu saskaitīšanu. Es varu arī atlasīt pēc uzdevumiem. Es, piemēram, varu aplūkot visus uzdevumus par tēlotāju ģeometriju. Ja es atlases slogā vēlos iekļaut konkrētas tēmas, tad arī to es varu izdarīt. Tāpatām es varu atlasīt tēmas, kurās skolēniem ir grūtības. Es atzīmēju šo lodziņu, kas saucās struggling, un es uzreiz ieraugu skolēnus, kuriem grūtības apgūt šos jēdzienus, uzdevumus vai tēmas. Es tāpat varu arī atlasīt pēc laika perioda. Tagad es skatos par pilnīgi visu laiku, bet tikpat labi jūs varbūt vēlaties apskatīt, ko skolēni ir darījuši aizvadītās dienas mācību stundā, vai arī ko skolēni ir darījuši aizvadītajā nedēļā. Ja jums ir vairākas klases, tad šeit jūs varētu atlasīt rezultātus katrai no savām klasēm. Visa šī atlases instrumenta foršā īpašība ir tā, ka atlases kritērija paliek, kamēr es caurskatu visus šos dažādos pārskatu veidus. Piemēram, šie kritēriji nepazūd, kad es uzklikšķinu uz progresa ziņojumu, kas ietver vispārēju pārskatu par attiecīgo klasu, un es joprojām redzu informāciju tieši par šiem kritērijiem. Vēl viena noderīga lieta ir tā, ka visu šo kritēriju informācijas var ietvert URL saitē. Tas nozīmē, ka es varu šo informāciju saglabāt grāmatzīmēs, kas man ļauj pēc kāda laika ātri atnākt atpakaļ un apskatīties pārskatu tieši pēc šiem pašiem kritērijiem, kas ir saglabāti grāmatzīmē. Piemēram, ja es pasniedzu 3. nodaļu un es vēlos tajā iekļaut visus Khan Akadēmijas uzdevumus par šo nodaļu, es varu jebkurā laikā atnākt atpakaļ un pārbaudīt, kurš un kā ir izpildījis šos uzdevumus. Tātad es šeit ierakstu atlases kritērijus, saglabāju šo labu grāmatzīmēs, pēc tam jebkurā laikā var ātri apskatīties atkal un redzēt, kāds ir skolēnu progress šajos uzdevumos. Vēl es varu aplūkot šo Daily Activity Report, jeb dienas aktivitāšu ziņojumu, kas ļauj jums apskatīties, izvēlēties jebkuru dienu, redzēt, ko jūs skolēni ir darījuši tajā dienā. Tumši zilajā krāsā mēs redzam, ko tie darīja ārpus skolas laika, un gaiši zilajā krāsā, ko tie darīja skolas stundu laikā. Šis progress over time, ja pārskats par progresu laika gaitā, parāda visus jūsu skolēnus un to, ar kādu tendenci tie apguva jaunas zināšanas mācību tēmas. Šeit uz X-asu jūs varat redzēt dienas ziņā, cik ilgi skolēni jau izmanto Khan Akadēmiju, un uz Y-asu jūs varat redzēt, cik daudz tēmu tie ir apguvuši. Turklāt jūs varat uziet virsū un ieraudzīt konkrēti kādas tēmas un kurš skolēni tās ir apguvuši. Un šeit arī pārskats par tā saucamiem enerģijas punktiem, kas parāda, cik daudz enerģijas punktus katra klase ir nopelnījis vienā minūtē. Dažreiz skolotājiem patīk to parādīt visai klasē, lai paši skolēni redz savu progresu. Šis arī parāda klases kopējo enerģijas punktu daudzumu. Mums ir arī izvirzīto mērķu ziņojums, kurš izmanto tos pašus atlases kritērijus, kurus izmanto progresa pārskats un progresa ziņojums. Šis parāda visus tos skolēnus, kuri sev ir izvirzījuši mērķi un kāds ir viņu progresa ceļā uz šo mērķi. Piemēram, es šeit redzu dažādos mērķus, kādus skolēni sev ir izvirzījuši. Un tā daļa no mērķa, kur tie ir sasnieguši, jeb apguvuši, ir iekrāsot tumši zilā krāsā, un pelēkā krāsā ir tās daļas, kuras tie vēl nav sākuši. Kā redzat, šeit augšējā stūrī arī šeit mēs izmantojam tos pašus krāsas kodus kā citās Khan Akadēmijas sadaļās.
Tas bija īsts pārskats par to, kā jūs varat aplūkot informāciju par saviem skolēniem, būt spējīgi iegūt zimerīgu pārskatu, kā jūs klasēs sokās dažādās tēmās. Ja jūs vēlaties sīkāk izpētīt to, kā veicās jūsu skolēniem, kā arī saprast, kādēļ tiem ir grūtības ar kaut ko, jūs varat veikt atlases šajā progresa ziņojumā vai progresa pārskatā, izmantojot kritēriju, kas saucās struggling, jeb grūtības. Un šeit jūs varat redzēt, ka skolēniem ir grūtības vairākos uzdevumos, un jūs varat šeit uzklikšķināt, mēģināt saprast, kādēļ šim skolēniem ir grūtības. Un tad es redzu, ka risinot šos 3 uzdevumus, skolēns uzklikšķināja uz parādīt padomu taustiņu, un skatoties zigrēs, es varu redzēt, cik daudz laika skolēns pavadīja pie katra jautājuma. Ja kāds no uzdevumiem būtu atrisināts pareizi, tad tas būtu zilā krāsā, un ja nepareizi, tad sarkanā krāsā. Un, kad es šeit uzklikšķinu, es varu redzēt katru skolēnu soli šī uzdevuma atrisināšanā. Es redzu, cik daudz laika tika pavadīts periodos ar padomu prasīšanu, katru skolēnu prasīto padomu, un visbeidzot es redzu, kad skolēns ierakstīja pareizo atbildi. Šis sniedz noderīgu informāciju, lai konstatētu, kādēļ skolēns saskars ar grūtībām, kā arī lai palīdzētu pārvarēt šīs grūtības un aizpildīt zināšanu robus. Visu šo informāciju jūs varat iegūt arī par sevi paši, ja jūs esat Khan akadēmijas skolēns. To var izdarīt, ieejot savā profilā šeit lapas augšējā labajā stūrī. Kad jūs esat iegājuši savā kontā, un to tāpat var izdarīt arī paši skolēni, tie var ieraudzīt savu vārdu šeit lapas augšējā stūrī. Uzklikšķinot uz tā, skolēns ieraudzīs savu profilu. Šeit sadaļā Vital Statistics, jeb nozīmīgā statistika, skolēni var redzēt savu aktivitāti, ko viņi ir darījuši konkrētajā dienā. Viņi var redzēt savu fokusu riņķi par aizgājušo nedēļu, aizgājušo dienu vai arī aizgājušo mēnesi. Ārējais riņķis parāda pildītos uzdevumus, un iekšējais riņķis parāda skatītos mācību video. Šis palīdz skolēniem iegūt ātru pārskatu par Khan akadēmijā pavadīto laiku. Skolēni var arī redzēt savu prasmu progresu, kas parāda visas daudzās Khan akadēmijas tēmas un progresu, kādu skolēns ir sasniedzis katrā no tām. Tātad tumšs zilā krāsā ir jau apgūtās tēmas, iesāktās tēmas ir gaišs zilā krāsā, oranžā krāsā ir tās, kurās skolēniem jāpārskata, un sarkanā krāsā ir tās, kurās skolēniem ir grūtības. Šis ir labs veids, lai redzētu sasniegto progresu. Savukārt šis ir ziņojums par progresu laika gaitā, progress over time, līdzīgs ziņojumam par visas klases progresu laika gaitā, ko es rādīju iepriekš. Šis vienkārši parāda konkrēto skolēnu, cik ilgi viņš ir bijis Khan akadēmijā un cik daudz tēmas ir pabeigts. Ja skolēni vēlas paši izvirzīt savus mērķus, tad viņi var doties šeit uz goals, kas atrodas accomplishments, jeb sasniegums sadaļā, un izvirzīt jaunu mērķi. Skolēns var uzklikšķināt create a new goal, izvēlas custom goal, jeb pielāgoto mērķi, un skolēns nokļūst lielajā zināšanu kartē, kur var izvēlēties prasmes iekļaušanai izvirzītajā mērķī. Piemēram, es vēlos izvirzīt mērķi kvadrātsaknēs, jeb square roots, es varu izvēlēties jebko, ko es vēl neesmu apgūst, un es arī varu izvēlēties video, piemēram, es varu meklēt šajā video sarakstā, ierakstot kvadrātsaknes, pievienot pāris video un piešķirt nosaukumu savam jaunajam mērķim. Es to nosaukšu kvadrātsaknes, un tagad tas ir mans mērķis, un es varu redzēt šeit savā profilā, kāds ir mans progress ceļā uz šo mērķi. Es tagad esmu izdarījis 0 no 3 lietām. Un arī mans skolotājs var redzēt manu progresu ceļā uz šo mērķi. Cerams, ka šis jums sniedz īstu pārskatu par visu dažādo informāciju, ko jūs Khan akadēmijā varat atrast gan par savu klasi, gan par sevi pašu. Un cerams, ka tas jums ļaus efektīvāk strādāt ar katru skolēnu individuālajām problēmām.